Šī būs ļoti vienkārša prakse, bet varbūt arī sarežģīta, vismaz pirmajās reizēs. Būtu labi, ka sākt praktizēt ikdienu un sākt pamazām, kaut vai dažas minūtītes. Ar laiku var taisīt vairākas reizes dienā, un pēc tam, kad parādīsies drosme un iekšējais impulss, var praksi pildīt pie spoguļa. Ērti apsēdieties vai apgulieties un ejiet cauri visiem orgāniem, piemēram, sākot no pēdām, tad potītes, īkri, ceļgali un tam līdzīgi, pēc tam arī seja, pēc tam arī iekšējā orgāni. Un tas, ko jūs darīsiet, katru orgānu vai katru ķermeņa daļu ar tādu iekšēju skatu aplūkojiet un paprasiet tai piedošanu. Un arī piedodiet tai. Pateicieties un, ja varat, atzīstieties mīlestībā. Tās daļas, kas visvairāk būs pateicīgas, būs tie orgāni vai tās ķermeņa daļas, kas ir cietušas no operācijas, kur ir rētas vai kur ir hroniska saslimšana. Un tieši tajās aicinu uzkavēties visilgāk, visbiežāk. Tieši tāpat pievērsieties tām ķermeņa daļām, ar kurām jūs esat neapmierināti, kuras jūs kritizējat vai pārmetat sev vai plānojat ķirurģiski pārveidot. Tieši tās ir daļas, ar kurām jānodibina kontakts. Sākumā šis viss var būt mehāniski, bet ar laiku slēgsies klāt ļoti daudz emociju, ļoti daudz patiesumu. Un pēc kāda brīža jūs sapratīsiet, ka šīs prakses, šīs ikdienišķas miedarbības sāk mainīt jūsu attieksmi pret savu ķermeni, pret savu dzīvi. Vienkārši atrodiet iespēju saslēgties ar jebkuru savu fizisko daļu, piemēram, ar acīm. Pasakiet tā. Piedodiet man, lūdzu. Es jums piedodu, un es jums pateicos.